Pienācis brīvdienu rīts. Gribētos aktīvi atpūsties, bet nav ideju. Es ierosinu doties pārgājienā. Un neaizmirstiet paņemt līdzi klasisku brīvās dabas maltīti – konservus. Konservi, kādi tie ir mūsdienu izpratnē, parādījās tikai 18. un 19. gadsimta mijā. Tehnoloģijām attīstoties, mūsdienās konservē augļus, dārzeņus, zīvis un gaļu. Tie ir lielisks palīgs izsalkuma remdēšanai, atpūšoties brīvā dabā. Ieturot ātro maltīti, Gārds gaļas konservs ir tieši laikā. Aizvadītajos 14 gados Saldus gaļas kombināts ir uzkrājis pieredzi un kļuvis par vienu no tirgus līderiem konservu ražošanā, iekarojot vietējo un Baltijas tirgu. Jau drīzumā Saldus gaļas kombināta ražotie konservi tiks eksportēti arī uz Krievzemi. Konservs varētu salīdzināt vienkārši, tas visiem saprotams produkts kā mājas, marinējumi, skābēt gurķīši, marinētas sēnītes, kas tiek arī tai pašlaika iebārījumi, kas tiek sterilizēti, kurus var glabāt tāpatās gadu, divus, ja netiek gaiss klāt, šie produkti visi paliek nemainīgi. Gaļas konservu buņģiņas saturs sākas ar cūkas vai vistas gaļu, ko Saldus gaļas kombināts iepērk no Vācijas, Dānijas, Polijas un Latvijas. Sākumā gaļa nonāk atsaldēšanas kamerā jeb defrostierī. Kad gaļa pēc atdzesēšanas sasniegusi noteiktu temperatūru, to nogādā apstrādes cehā, kur gaļu samaļ. Tad maisītājā gaļas masai pievieno ūdeni, kompleksās garšvielas, sāli un piparus, jo tikai retais gaļu ēd bez sāls. Dažiem gaļas konserviem pievieno nevien garšvielas, bet arī soju, augu valsts olbaltumvielas, visu, kas konkrētajam produktam nepieciešams. Veselos gaļas gabalus ievieto kopā ar sālījumu vakuuma masierī, kurā no gaļas tiek izsūkts gaiss, līdz ar to gaļa uzņem sālījumu vai marinādi. Sagatavotā gaļa nonāk pildīšanas cehā, kur pildīšanai konservu buņģās izmanto roku darbu. Sapildītās buņģiņas pa transportiera līniju nonāk līdz automātiskajam vākotājam, kas metāla buņģiņu aizvāko hermētiski, līdzīgi kā vecmāmiņas kādreiz vākoja ciet gurķu burkas. Uz vāka automātiski uzzīmogo datumu, ražotāju un produkta kodus, pēc kā buņģa ieripo ūdenī, tādā veidā to notīrot un notveicējot. Buņģas liek autoklāvu jeb metāla grozos, kurus ar telferi jeb pacēlāju ieceļ speciālos katlos. Šeit topošais konservs pavadīs pusotru stundu, kamēr tiek veikta produkta sterilizācija ar spiedienu palīdzību. Šādi nosterilizēta konservu buņģa var glabāties līdz 2 gadiem. Kad process pabeigts, salīmē etiķetes un gatavo produktu pako kastēs, kur tās noliktavā notur līdz 2 nedēļām, kamēr tiek veikti izmeklējumi uzņēmuma laboratorijā. Tikai tad konservs ir gatavs nonākt vietējo veikalu plauktos. Lai cilvēki vairāk mēģina iegūt informāciju par dažiem produktiem, par to, ko viņi ēd, vairāk skatīties, kas ir iekšā produktos, iekšā, nevis ārējo noformējumu, bieži vien uz kā cilvēks uzķerās, latviski sakot, ir skaists noformējums, saturs ir nebaudāms. Visvairāk ēdāji iecienījuši cūgaļas, vistas šķiņķi un kapāto bekonu. Dažkārt gaļas konserviem pievieno klāt arī pupiņas, zirņus, griķus, rīsus, kas jau ir kā vesela gatavā maltīte vienā buņģiņā. Katrā produktā ir savas daļas uzturvērtība, kas dod organismam nepieciešamās vielas. Tas nav atkarīgs no tā, vai viņš ir konservēts šķiņķītis vai nekonservēts šķiņķītis. Konservu ēdājiem derēs daži padomi. Pērkot konservus, der izpētīt etiķeti, lai zinātu, ko konkrētais produkts satur. Ir vērts arī mācīties no savas pieredzes, iegaumēt tos ražojumus, kuri garšo un kuri nē.